krēsli un 15 cepumi. Sveiki! Jā, labs. Sveiki, šis ir kārtējais pozitīvo sarunu raidījums 5 krēsli un 15 cepumi. Un es domāju, es varētu sākt ar šīs dienas viesu iepazīstināšanu. Kā pirmais viesis un man vistuvāk ir Armands Rutkovskis. Armands ir bass korī Vrondī, un manuprāt, Armands spētu uz jebkura instrumenta pāris minūšu laikā jau sākt improvizēt. Asinīs ir bundznieks, ģitārists un balss pavēlnieks. Armand, kurš instruments tev ir tuvāk sirdī, vismīļākais? Ja balss ir instruments, tad es domāju, ka balss, bet ja tā, tad es nevaru izlemt vai ģitāra vai bungas. Visticamāk, ka bungas. Bungas, jā. Bet ģitāra neipā. Vienādi. Jā. Labi. Nākamais pie mums šodien ir ieradies Eģus Kauķis. Eģus Kauķis ir šovmenis, mazliet citādākā šovā. Viņš ir burvju mākslinieks, no kura trikiem skudriņas metas. Eģu, kas tu esi? Es jau teicu, ka tu esi burvju mākslinieks, bet vai tā patiesībā arī ir? Jā, tā ir. Es esmu burvju mākslinieks, iluzionists. Iluzionists, jā. Skaidrs, ok. Nākamā viesņa ir Juta Voronova. Juta Voronova spēlē saksofonu un ir piedalījusies starptautiskajā Saulkrastu džeza festivālā. Ir aktīva meitene. Juta, ko tu dari brīvajā laikā? Atpūšos. Atpūties, ok. Varbūt ir kaut kas interesants, ko mēs nezinām par tevi. Nē. Varbūt tev patīk fotografēt. Jā. Lūk. Ok, Jutai patīk arī fotografēt. Nākamais ir Vilnis Auzāns. Vilnis ir žurnālists, kuram vienmēr ir par ko rakstīt. Ja Vilnis pazūd vairākas dienas, tad ziniet, ka viņš ir iegrimis kādā ļoti aizraujošā galda spēlē. Vilni, kur ir tava mīļākā galda spēle? Kas tev pastāstīja par manām galda spēlēm? Facebookā var visu redzēt. Man gan kauns atzīties, man patīk tā galda spēle, kas daudziem jau šķiet tāda pagātne, tā ir Katana. Jo tur ir viena no tām, kur man ir cerības uzvarēt. Citās jau es tā otrā līmenī. Skaidrs, mēs arī jumā šeit pavisam nesen spēlējām Katanu. Visi kopā. Labi, nākamais ir Pēters Upelnieks. Pēters ir mūziķis, piedalījās jaunajā Vilnī. Ir aktīvs Bauskas un visas Latvijas dzīvē. Pēter, kas šobrīd tavā dzīvē ir visaktuālākais? Sveiki vispār visiem. Manā dzīvē šodien aktuāls tās, kad es sēžu pie jums studijā. Esmu raidījumā, 5 krēsli. Tā, principā, šajā brīdī ir mana galvenā aktualitāte. Un 15 cepumi mēs atvinājām. Labi, liels prieks. Manuprāt, mēs varētu doties tālāk. Un mēs varētu tagad lozēt jautājumus. Es pirmais, vai? Jā, tu esi pirmais un tā Labi. tālāk. Jums ir jāizlasa jautājumu skaļi un jāatbild uz jautājumu. Es arī varu. Nē, pēc tam no sākuma. Armands un pēc tam. Tūlīt pagaidši, tam parasti nesan. Atsprāgi. Tā, labi. Otrādāk. Tu labprātāk izvēlētos laimēt loterijā vai 2 reizes garāku dzīvi nekā tev paredzētu? Jā, Armand. Es domāju, ka laimēt loterijā. Laimēt loterijā, jā. Labi. Jā. Nu jā, laimēt loterijā. Un kāpēc? Es nezinu. Vienkārši Ja es tāpatās, laimētu vai ne? loterijā, tad jā, būtu baigi forši, jā. Labi, dodamies tālāk. Ieģu tava kārta. Kas, tavuprāt, ir nepatīkamāk? Sajūta, ka vajag šķaudīt, bet nevar, vai sajūta, ka acī kaut kas iebirs un nevar dabūt laukā? Jā, Ieģu. Kas ir grūtāk? Man droši vien nepatīkamāk būtu, kad acī kaut kas iebirs. Jo man ir lēcis, un tad, kad iebirs, tad baigi sāpīgi vienmēr. Ok, jā, ir lēcis. Manai māsai arī ir lēcis. Labi. Juta, tava kārta. Jāatrenējas.
Jāpērk. Tu labprātāk visu mūžu dzīvot kā bērns vai visu mūžu kā pieaugšais? Viennozīmīgi kā bērns. Jautrāk, vai ne? Viennozīmīgi tieši tā. Labi, Vilni, tava kārta. Es baidos, ka labie jautājumi ir sarukuši. Tie bija ļoti lieliski. Es visiem tiem zinātu atbildes. Te es noteikti Atbildes ir uz visiem jautājumiem. samulsīšu. Ja tev būtu iespēja izbeigt pasaules karu vai badu, ko tu izvēlētos izbeigt? Badu vai karu. Manuprāt, izbeidzoties karam, būtu daudz lielākas iespējas izbeigties badam, bet izbeigties bads, tad karot vēl var arī... Ne, izbeigt karu. Izbeigt Tomēr, karu. jā. Ok, izbeigt karu, un tad bats arī nebūs. Nu, tas tā varētu būt labs priekšnoteikums tam. Jā, tad būtu lielāka iespēja, ka bats nebūs. Ok, Pēteri, tava kārta. Ja tev būtu iespēja izvēlēties superspēju, tu labprātāk izvēlētos spēju kļūt neredzams vai spēju lidot? Noteikti kļūt neredzams. Kāpēc? Nu, ja es lidotu, tad būtu dīvaini īstenībā. Cilvēki redzētu, ka es lidoju. Labāk neredzamam un lidot. Nē, nu, tad es nevarētu lidot. Nu, jā. Es esmu neredzams, bet jā, es varētu būt neredzams. Jā. Varētu. Visu kaut ko darīt, jā. Jā. Labi, Pēteri, paldies par tavu atbildi. Manuprāt, mēs varētu turpināt ar otro ciklu. Ar mani atkal tava kārta. Ko? Jā, nevis uz Anģīti, bet otrā pusē, jā. Tāds būri triks vajadīgs, lai teikt. Jāmācās. Tā. Līdzi. Izvēle. Tu proti lasīt 50 valodās vai proti lasīt cilvēku domas, taču esi analfabēts. Kāpēc? Es domāju, ka lasīt 50 valodās. 50 valodās. Kāpēc? Dziesmas gribu dziedāt 50. Jā, tieši tā, tieši. Starptautisks dziedātājs, kurā valstī dziedās savā valodā. Jā. Jā, jā. Labi. Tieši tā. Trenējies mājās. Jāmācās no viņa. Tu labprātāk būtu gudrākais cilvēks pasaulē vai populārākais? Es gribētu būt gudrākais. Jo ar to man nav padavies ar gudrību. Un es būtu pats gudrākais un varbūt tad arī kļūt populārākais. Jā, pilnīgi iespējams. Jo populārs var kļūt arī negudrību. Labi. Jutā. Vai tu labprātāk dzīvot Ņujorkas debeskrāpī, labi iekārtotā dzīvoklī vai kalnu namiņā? Kalnu namiņā. Kalnu namiņā, kāpēc? Tāpēc man patīk kalnu. Patīk slēpot. Jā. Krūti. Ok. Bet iedomājies debeskrāpī, kur viss apkārt, tur izai ārā, tu vari ieiet veikalā, bet ja tu dzīvo kalnu namiņā, tad tev praktiski kilometriem jābrauc uz Nav kādu. tik traki. Nav tik traki. Tu uzbūvēt gan jau savu veikalu blakus, vai ne? Nu, tā, lai viss ir blakus, tu patās. Ok, Vilni, tava kārta. Gribēs oranžo? Es, Vilni, vai tu vēlies oranžo varbūt? Nebūs tev oranžais. Atkal divās rindās. Ja tev būtu iespēja ceļot laikā, tu labprāt satiktu savus tālākos senčus vai savus maz bērnus. Ne, es noteikti paceļot uz pagātni, jo man liekas, ka man šķiet, ka es kaut ko varētu interesantāk uzzināt. Maz, lai viņi dzīvo, manis netraucētu. Ok. Labi, Pēteri. Otrā pusē Ņītē. Intro sāduši neviens. Tas jaunās tāds. Tas diezgan. Pagājušā gadsimta cilvēki. Tu labprātāk kaut ko mainīt savā pagātnē
vai ieskatītos savā nākotnē? Es noteikti negribētu mainīt neko savā pagātnē, bet ja jautājums ir, ko es labāk izvēlētos starp, tad es noteikti mainītu kaut ko savā pagātnē, nevis tikai ieskatītos savā nākotnē. Jo, zin kā, ja tev ir iespēja kaut ko mainīt, bet ir rakstīts ieskatīties tikai. Tas ieskatīties. Es varētu pastīties, un es tur kaut ko daru, bet tā es varētu kaut ko mainīt. Tad sanāk, ja tu maini kaut ko pagātnē, tad tu arī kaut ko maini nākotnē. Jā, tā varētu būt, jā. Tā kā jā, es mainīju kaut ko savā pagātnē. Pagātnē? Jep. Ok. Labi, dodamies tālāk. Trešais riņķis var sākties. Armand. Visi dzeltenie palikuši. Vilnis paņēma pēdējo oranžu. Kas? Uzreiz attaisījās. Labi. Tu sāc progresēt. Atkal otrādā. Vai tu labprātāk pavadīt visu mūžu uz vientuļas salas viens pats vai ar kādu, kurš runā bez apstājas? Es domāju, ka visu mūžu uz vientuļas salas viens pats vai, vai ar kādu. Nē, viens pats, jā, viens pats. Kāpēc? Nebūtu garlaicīgi. Būtu, protams, bet es varu izdomāt kaut kādas tur... Pats sev runāt? Jā, tu vari pats ar sevi runāt, bet pieņemsim, kurš runā bez apstājas, man uzreiz atmiks. Neizturami. Tas ir šausmas, pilnīgi. Jā, ok. Labi, Edžu. Tā, 12. Tu labprātāk mirtu pirms sava dzīvesbiedra vai pēc? Labāk noteikti pirms. Jo tad tu nepiedzīvo viņa nāvi. Un tad daudz vieglāk, man liekas. Tad otram cilvēkam ir grūtāk. Jā. Tad jau tev vienalga, principā jau vairs. Tad jau es vairs neesmu. Kopā nomirt. Labi, Jute. Kas ir briesmīgāk? Neviens nenākt uz tavām kāzām vai uz bērēm? Uz kāzām vai bērēm? Beigām tādu ļoti labu jautājumu. Es nezinu. Šausmīgi sarežģīts jautājums. Gan jau briesmīgāk būtu, ja neviens nākt uz kāzām. Tas būtu tā. Jo tu jau neredzētu, ka neatnāk uz bērēm? Jā. Bet varbūt uz bērēm atnāk tie īstie. Uz kāzām tu aicini, bet uz bērēm tā kā nāk paši. Jā. Kaut kā tā. Labi, Vilni. Viens no mums nemāk skaitīt. Tas ir izvēlei. Tas ir jūsu izvēlei. Turi un izvēlēs. Jā. Tas ir tā kā, lai grūtāk. Varbūt cits tomēr. Interesantāk. Tā vai. Skaties tavu atbildību. Ja būs par bēriem, atkal tad būs briesmīgi. Izvēle. Vispirms labās ziņas vai sliktās ziņas. Kā profesionālim šī jomā. Sliktās ziņas labāk pērkt lasītāji, bet man labāk patīk veidot labās ziņas. Vai tas patīk jums lasīt? Tur es tā nezinu. Labi, Pēteri. Pēdējais jautājums šodien. Pēdējais jautājums. Izvēle. Pēdējo tu ņems? Pēdējo parunāsim pēc tam par pēdējo. Jā. Ja tu būtu spiests doties kaujā, kuru labprātāk izvēlētos kā sabiedrētā? Terminātāru vai Rembo? Atšķirībā, kur man būtu jādodās? Sarežģīta izvēle. Es domāju, ka Rembo. Kāpēc? Man patīk, kā viņš to bandānu savu sienu apkārtā un tas sejas savelk. Dēļ izskatē. Dēļ izskatu vairāk, jā. Skaists kompaņons. Kā, jā, vairāk kā izskatu ziņā, jā. Terminators tāds, zin kā, viņam tur kaut kādu ūdeni uzlai virs, un viņš viss jau. Viss jau tur vairs nav nekā, bet... Jā. Ok, labi. Manuprāt, mēs varētu iedzert tēju. Ko jūs teiktu? Dzeram? Jā, padomā. Labprātāk. Dzeram. Labi, tad varam tēju un